Čau! Sušķis ir atpakaļ. Kāpēc sušķis? Tāpēc, ka esmu netīrs ar putekļiem. Jo es taisīju vēl vienu galvas šķiedes dēlīti. Bet šis ir no šišam koku, vai kā viņi tur sauc, es nezinu. Šišam. Vai arī kā viņi sauc, ķipā indiāņu rožu koks. Kaut kā nezinu. Bet labi, to es jums parādīšu. Kas ir šeit? Lētākā urmašīna ebajā. Nē, nopietni. Viena no lētākajām. Teiksim tā, kopija Devalts. Laikam Devalts vai GCB. Kaut kas tam līdzīgs. Es vēl neesmu viņu taisījis vaļā. Kas mums šeit ir? Cimdi. Nafik cimds līdz iedod. Tā ir reāli tiešām viena no lētākajām urmašīnām ebajā. Jo, kā jau, kas ir skatījis iepriekšos video, zina, kad man vajag vienu ātro. Tā izskatās normāli. 2 baterijas, 21 volts un 2 ampērstundas. Vēl līmeņi ir atsiekšā, vēl labāk. Galds ir līmenī? Nav. Reāli. Gribu paskatīties, kādas viņas ir. Un vai reāli ir jēgas tādu vispār pirkt. Nedaudz ielikt viņu darbā. Un paskatīties, kā viņi strādā, kas ko kā. Un visādi pribombos līdz nāk. To te var pielikt uz biksēm pakārt. Vai vienkārši pie sienas pakārt. Nē, tā jau izskatās solīdi. Bet, izskats jau nav galvenais, kā parasti saka. Jo nezinu, pēc cik ilgu laiku viņi nobeigsies. Bet, paskatāmies tūplēnā, kas mums šeit ir, un ieliekam nedaudz viņu darbā. Kā jūs redzat, nekas īpaši tur iekšā nav. Skrūvgrieža gali, šādi tādu pribombos borīši, viss, reāli. Nezinu, cik viņi ir labi, bet, tas nav tik svarīgi. Testiņam es paņēmu 6 cm biezu ozoliņu. Vienkārši gribēju paskatīties, kā, teiksim tā, ar jaudu viss pārējais, kā viņš skrūvējās un kā viņš urbjās. Un man vienā brīdī pat likās, kad sāk smirdēt viņa, bet īstenībā nē. Bet tā reāli caurums tiešām normāli bija labi uztaisīt un, teiksim tā, kad jauda arī pietika. Un es tikai pēc tam pamanīju to, kāda īstenībā baterijai ir tikai viena gaismiņa deg. Tas gandrīz vai tukša baterija reāli. Un tāpat arī skrūvējot ātru un lēnu ātrumu samērā diezgan labi bija. Ja godīgi, es biju domājis, ka viņa būs sliktāka. Jo baterija reāli ir tukšas. Gandrīz viņas ir tukšas baterijas. Viņš rāda reāli tikai vienu zaļo. Un uz ātro šitos caurumus izņēmu, skrūvas uz ātro, uz lēno. Un tiešām ir labi. Vajag īpaši negurst. Nokūpējis vēl nav par laimi. Bet, ja godīgi, priekš 30 poundiem šāda te veida urmašīna ar 2 baterijām, visu lādētāju un šitām te kakučiem visiem. Labi, tie visi bezjēdzīgi, es tā domāju. Bori, viss tas ir bezjēdzīgi. Bet urbene ar 2 baterijām par 30 poundiem, es domāju, ka ir ok. Jo man neko labāk ar reāli nevajag. Jo man vajadzēja ātro un ir ideāls. Es domāju, ka es vienkārši paņemšu vēl vienu. Tikai jautājums tāds, cik ilgi turēs baterija un cik ilgi man tā urbene turēs. Ja viņi man gadu novilks, es domāju, ka tas ir ok. Jo šīs jau man ir kaut kādi 4-5 gadi. Un tās vēl strādā. Bet tās ir viss lēnās, jo ātrā man izbeidzās. Bet jā, tā īstenībā, ja godīgi, valīdi īstenībā. Teikšu, kā ir. Tie gali visi gan jau, ka pēdējais ir, vai ne? Es tā domāju. Bet, jā. Uz doto brīdi tā, uz ātru ieskatu varētu teikt, ka pirkt var. Bet paskatīsimies, kas notiks pēc pāris nedēļām. Un, tiešām ir labi. Jo būs tagad normāli, ar ko skrūvēt.
Likās, ka tas gals viss ļurinās, bet, nu, kvalitāte ir tāda, nu, nav, protams, ka nav Devils un nav GCB, bet, nu, priekš tiešām 29,99 paudiem, vai kā tur viņa bija, ir labi. Ja kādam interesē, var iemetīšu linku descriptionā apakšā, varat iet, paskatīties. Šitā jau var drīzies uz beigām, tāpēc reāli, jā, varētu nopirkt vēl vienu. Un cik tā baterija arī tas pats, tikai reāli viena baterija. Tad reāli rītā uzlikšu lādēt un paskatīšos, cik ilgi iet baterijas. Tas tāds maziņš ieskats par šo. Teikšu tā, nav jau pati labākā, bet ko vairāk vajag. Teiksim tā, ja tu gribi iekrāt naudu un gribi urmašīnu, kura tev darīs darbu, Iego, lūdzu, šī arī darīs to darbu. Tikai cik ilgi? Jautājums tāds, cik ilgi? Labi, tas tā. Var pirkt. Reku, es uztaisīju. Puņķu lopatiņu. Nu, nav tā puņķu. Šo dēlīti. Šausmīgi grūti taisīt viņu bija. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir taisīts no televizora galda. Teiksim tā, tas ir tas foršais tas koks. Viņš ir šausmīgi smags. Viņš ir reāli smagāks par ozolu. Es pēc miešu iekšā interesi pēc nosvarīšu, cik viņš svar. Bet svars ir nenormāls. Domāju taisīt viņam tās gropītes priekš sulas vai kā viņi tur saka, bet izdomāju, ka nav jēgas, jo viņš ir pārāk maziņš. Gatavojos Ziemassvētkiem, ne? Teiksim tā, ko es vēl labi izdarīju. Jā, darbīgi tā sienas, to sienu visu uzliku no rīta. Un doma ir reāli rītā močīt plaukt augšā priekš materiāliem tur. Un ko paskatāmies bišķi tuvāk, nu ne? Šo mēs apmetīsim otrādāk. Nu, ka nākšu. Gaisma spiežās. Īpaši nevar neko parādīt. Es kā tā gaisma tāda. Bet šāds viņš arī izskatās. Īstenībā, ja godīgi, ļoti, ļoti skaists. Tiešām esmu apmierināts. Šeit gropīt apakšā tādu, lai vieglāk pacelt. Un tāds te vienkārši pasakains. Tad reāli, jā, to sienu tačinī, bet vēl ir doma apkārt logam uztaisīt tādu, nu tā zolī tiešām visu tur nosakt to, lai tā kā rāmīts ir. Un tad tur to plauku taisīsim. Krasavčiks varētu teikt. Tā gaisma atspīd, tas man vēl nepatīk tā, bet nu. Tā jau kopā skatās ir labi reāli. Nu tas tāds maziņš vienkārši video par urbeni un kārtējo dēlīti. Man nav bijis laika reāli neko jaunu taisīt, tāpēc, ka es biju noracies pasūtījumu, bet tagad ir tā, kad ir pilnīgi viss ir uztaisīts. Tad rītā braukšu pēc materiāla pakaļ. Jācer, ka būs daudz, tāpēc, ka vienam čomam arī vajag materiālu. Un kaut kā tā, esmu izbesījies, bet nu, tas tā. Ieskats par urmašīnu, vai jūs tādu pirkt vai ne. Un ieskats par dēlīti, ko jūs sakat. Nu, nav jau labākā urbena, bet reāli, kā jau es teicu pirms tam, kāpēc man tērēt 100 pāri paundus, ja tā urbena dara to pašu darbu reāli. Un ja viņi vēl kalpo, un plus vēl 2 baterijas un 21 volts. Nu, ja viņi kalpos tur gadus 2, ok, man reāli pietiks. Nu, reāli paņemšu vēl vienu. Labi, paldies, ka skatījāties. Davai, tiekamies drīz.